Kas palīdz tev, lai tava diena būtu laba? Kas ir vajadzīgs tieši tev, lai dienai tu būtu iedevis super labu startu? Kafijas krūze, pamosties no rīta agrāk un veltīt laiku sev un rakstīt dienas grāmatu, pamosties un veikt rītrosmi, doties laukā pastaigāties ar suni. Katram tas ir dažādi. Bērniem, tie, kuri dodās uz skolu vai mācās mājās, ir viena ļoti būtiska lieta, par ko varbūt vecāki neaizdomājas. Un visiem bērniem šī lieta ir kopēja. Vai tu zini, kas tas ir? Kā tu domā, par ko es runāšu? Par penāli. Jā, tiem, kas mācās mājās, viņiem tas ir rakstam piederuma organizators vai arī penāls. Kā nu kuram? Un kāpēc? Ikdienā strādājot skolā, ieejot klasēs, katrā stundā, katrā klasē būs vairāki tādi bērni, kam stundas laikā nav zīmuļa vai zīmulis ir nolūzis. Ja viņš ir nolūzis, viņš nesaprot, ko darīt, jo nav asināmā. Tad viņš grozās, sarunājās, mēģina kaut kur aizņemties. Līdz ar to traucē klases biedriem, traucē skolotāji vai dodās pāri visai klasei asināt pie atkrituma tvertnes, vai nav lineāls, vai konkrētais, vai rakstāmais pildspalva, krāsu zīmulis, nav kaut kas. Vienkāršas elementāras lietas, kam būtu jābūt katrā skolēna penālī vai rakstām piederuma trauciņā. Tāpēc lūgums pirmklasniekiem, otrklasniekiem un arī trešklasniekiem atgādiniet, palīdziet viņam saprast to, kā sagatavoties vakarā nākamajai dienai, lai viņam būtu jau brīnišķīgi, lai viņam viss nepieciešamais būtu par rokai un darba kārtībā. Tas, ka viņam ir pildspalva, pat vairākas, bet neviena no viņām neraksta, vai tas, ka viņam ir vairāki parastie zīmuļi, bet viņi ir nolūzuši, un tas neatrisina situāciju. Tāpēc lūgums, iemāciet bērnam sagatavoties nākamajai dienai. Šis ir tas pats, kas jūs mācat bērnam mācīties. Šis ir priekšnosacījums, lai viņam jau būtu viss skaisti. Tātad ir lietas, kas ir nepieciešamas katru dienu. Parastais zīmulis nosināts, ideālā variantā 2. Ja viens pēkšņi darba procesā nolūst, var paņemt otru. 2 pildspalvas, ja bērns jau raksta ar pildspalvu. Ja viena izrakstās, vai kaut kas notiek, salūst, mazums, kas pazūd, ir otra. Lineāls, zīmuļu līmeni, šķēres, zīmuļu asināmies. Un šeit arī jāpiebilst, pārliecinieties lūdzu, ka zīmuļu asināmais der gan parastajam zīmulim, gan krāsu zīmuļiem. Un lai asināmiem būtu tā mazā kastīte, konteinerīts klāt, kā izvēlēties pareizo penāli. Ja jūsu bērns ir ļoti pedantisks un kārtīgs, es ieteiktu izvēlēties penāli ar 2 nodalījumiem un tam, ka katrai lietai ir atsevišķa vietiņa, tādi mazi gumijas nodalījumi. Ideālā variantā penālim abas puses ir atšķirīgas. Vienā pusē ir viens attēls vai krāsa, otrā pusē ir savādāks attēls vai cita krāsa. Kāpēc? Arī tas ir tas, kas var pātrināt viņa darba procesu, uzlabot, pātrināt darba tempu. Ja viņš zina, ka, piemēram, penālim, kuram ir zilā puse, tajā atradīsies pildspalvas, parastais zīmuls, dzēžgumja, iepriekš nepieminēju dzēžgumja, laba dzēžgumja, ko ērti turēt rokās un kas labi dzēž. Šeit nav runa par to, lai izskatās pēc puķītes vai kosmonauta, bet lai labi dzēž, lai izpilda savu dzēžgumas funkciju. Zīmuļu asināmais. Šīm lietām, lineāls, lineāls arī viens nodalījums. Otrā nodalījumā var atrasties krāsu zīmuļi, kas ir nepieciešami retāk mācību darbam, bet viņi ir nepieciešami. Tām lietām ir jābūt līdz katru reizi. Vai zīmuļu traukā. Vienā trauciņā ir tās lietas, kas tiešām nepieciešams mācību darbam, otrā trauciņā lietas, kas jau ir vairāk radošas, krāsošanas brīžiem vai kad ir kaut kas jāpasvītro krāsains. Kas ir galvenais? Nevis, ka ir 5, 6 dažādi dzeltenie, 8 zaļie, 3 zilie, bet, piemēram, nav neviena sarkana, nav brūna, nav melna krāsa par zīmuļiem. Un viņi visi ir aplūzuši. Bērnam ir bardaks, viņam grūti orientēties. Iemācam, lūdzu, bērnam nosināt zīmulīšus.
No katras krāsas pa vienam. Ja patīk un ir radošs cilvēks, lūdzu liekat klāt arī toņus, bet no katra toņa katrai krāsai vienu. Nevajag 2, 3, 4 vienādus. Iemāciet lūdzu nosināt. Mazāk priekšmetu, vieglāk pārskatīt. Ātrāk orientējās, ātrāk var atrast nepieciešamo, ātrāk var izdarīt, paveikt uzdevumu. Ja jums bērns nav tik pedantisks, un jūs zinat, ka viņš katru zīmolīti nenoliks atsevišķā vietiņā, kad atkarīgs no bērna rakstura, nepērkat viņam tādu. Jo ir bērni, kam ir skaisti penāļi, kam katram zīmolim savu vietiņu, bet viņi vienkārši tur ir iebērti, aizsaistīts ciet, un tā, ka viņš attaisa viņu vaļā, tad viss izbirst pa visām malām. Ņemat cita veida penāli, kuram arī es ieteiktu divus nodalījumus. Otrs variants, ja jums bērns ir otrs penāļa veids, arī iesaku 2 nodalījumus, tā, lai var atšķirt, lai vieglāk saprast, kurā nodalījumā ir krāsu zīmuļi, kurā nodalījumā ir parastais zīmuls, pildspalva, lineāls, dzēžgumju un asināmais. Un ja jūs iemācīsiet bērnam šo it kā vienkāršo, it kā pašu par sevi saprotamo lietu, jūs jau iedosiet startu dienai, lai viss būtu skaisti. Iedomājieties, cik daudz problēmu atkrīt bērnam. Ja viņam viss ir, un ja viņš zina, kur tas atrodas, cik daudz laika viņam tas ietaupa. Nu, ticiet man, bērni būs laimīgi, bet vajag sākumā nedaudz palīdzības, nedaudz uzmaniet, nedaudz izstāstiet, vienreiz, otrais, trešoreiz. Un tad mazliet pasekojiet līdzi. Vai viss notiek pēc plāna? Vai bērns ir sapratis, vai viņš prot, ir apgūst šo prasmi, sagatavoties dienai. Citā video es parādīšu uzskatāmu piemēru.